Roadtrips uz Zakaponi, akvaparks, slēpošana, pārgājiens uz Morskoju oku un daudz kas cits tevi sagaida skatoties šo video. Labrīt! Mēs esam jau Jelgavā un mēs esam gatavi startēt mūsu roadtripā! Let's go! Ceļu, un mēs esam jau veiksmīgi nonākuši Polijā vēl dažas stundas, un mēs būsim mūsu pirmajā šīs dienas galamērķī Varšavā! Esam pa ceļam piestājuši pilsētā Lomža. Ja es izrunāju nepareizi, lūdzu piedodiet man. Ieturēt pusdienas, vēl ir atlikušas 2 stundas līdz Varšavai. Labu apetīti! Esam kārtīgi pēduši par 20 eiro uz 2 cilvēkiem. Braucam tālāk. Mēs esam ieradušies Varšavā un ir laiks doties izpētē. Lava. Kafejnīca šeit tiešām ir ļoti gaumīga, ar ļoti labu apkalpošanu, bet cenas ziņā tā noteikti nebūs vislētākā. Iespēja par Varšavu. Šeit tiešām ir ļoti, ļoti skaisti. Svētku sajūtu noķert šeit var. Svētku mums jau ir garām. Ātrs pitstops. Nu, karstvīns šeit. Turpinām blandīties pa Varšavu un esam atraduši arī Ziemassvētku tirdziņu, kas ir vaļā! Varšava, paldies, bet ir laiks doties tālāk uz mūsu apartmentiem, tāpēc let's go! Esam ieradušies mūsu Airbnb, laiks to arī izrādīt. Šī ir pirmā guļamistaba, koplietošanas telpa, viesistaba plus virtuve, mans istaba, nekas interesants, un guļamistaba numur 2. Pirmās dienas beigas. Labrīt, mēs esam modušies un esam gatavi foršām brokastīm. Ir pienākusi otrā diena, mēs esam piecēlušies savā mājā. Kā jūs redzat, te ir 4 tādi gabali, mēs palikām tajā, un mēs esam tikai 10 minūšu attālumā līdz akvaparkam. Tā kā tūlīt laižam. Vēlāk mēs esam ieradušies, cilvēki jau rosās, bet mēs ceram, ka mēs būsim vieni no pirmajiem, ka nebūs jāstāv super garās rindās. Tā kā ejam iekšā! Mēs uz akvaparku atbraucām 10:10, bijām vieni no pirmajiem. Trubu zona gan atveras no 1, taču to mēs arī sagaidījām. Šeit ir vēl 3 citas zonas. Viena ir 16+, viena ir kopā ar bērniem, un 3. ir poļu gaumē, jeb sauna zona, kur jāiet pa pliko. Un, kad ārā ir mīnus, tropos nokļūt ir vienkārši brīnišķīgi. Mēs ieņemam jau savas vietiņas.
ir lielais viļņu baseins, kur pārsvarā dzīvojas ļoti daudz bērni, bet, kā redzams, pašlaik vēl nav tik daudz cilvēku, tiešām var izbaudīt. Esam izgājuši ārā no trubu sekcijas un varam godīgi teikt, ka mūsu mīļākā truba ir oranžu melnā. Nē, jā, tur ir adrenalīns, tur ir jautrība, tur ir vienkārši perfektais kombo. Atpūtušies un jā, tagad priekšā ir 5 stundu ceļš līdz kurienē. Zakopane. So, ir vai jādodas. Zakapone, vai Zakopane, Vai maskarpone. vai Maskarpone. Zakopane, ceļš ir bijis garš, esam diezko saguruši, tāpēc laiks ir doties pie miera. Jums teiksim atā un tiekamies jau rīt. Labrīt no Zakapones! Paskaties, kāds mums te pa brīnišķīgu skatu. Mēs laižam to uz pašu pilsētu ar taksi un tad jau redzēsim. Esam ieradušies Zakapones centrā un esam gatavi pētīt. Laiciņš šodien ir ļoti jauks un skaists, tā kā zilās debesis ar sniegu un kalniem vienkārši izskatās amazing. Nu, vienīgā lieta, mēs neviens esam paņēmuši saules brilles, un ceļa lielāko dienas daļu skatās tā kā šādi. Ko tu tur mēģināsi? Nezinu, kaut kādu. Is it possible to try this one like a little? Yeah. Oh, this is strong. Tas tur normāls degustācijas iet vaļā. Pieras rums. Var arī to krēmu dzert. Bulciņu glāzīt. Can you have this one then? Karštvīns numur 2 polija. Tikai šis ir labāks, viņš ir diezgan stiprs. Bet tik un tā, nav labāks kā Latvijā. Baigi stiprs jau. Bet būs silti. Mēs pa abiem samaksājām 9 eiro. Kāds 4 eiro? Tie ir viņi tradicionālie tie sieri, ja? Jā. Dodiet savu verdiktu. Viņš ir ļoti sāļs, kupināts siers Reāli, un ļoti garšīgi. Jums arī jāpamēģina. Tas sieriņš ir tik labs. Mēs arī paņēmām. Viņiem alums maksā 2,50 zlotu, un ja tu gribi siltu, tad ir pa pusi dārgāk. Tā viņi te to bizīti kruķīs. Dabūt vislabākās skata vietas, kas mums arī ir izdevies.
laiks kādam garšīgam kokčikam. Priekā. Mēs izdomājām, ka vajag nedaudz ekšana dzīvē, tāpēc mēs brauksim ar kamerām. Forši pavadam laiku, mēs tiešām izbaudam katru momentu, un ja man vienmēr likās, ka šie ziemas kurorti īsti tā kā nav līdz galam mani, tad tagad es ļoti mainu savas domas par šo. Kāpēc, bet man tiešām liekas, ka kāds par mums parūpējas, jo vienmēr ceļojumos, pa lielam mums ir tik brīnišķīgs laiks, un arī šodien vienkārši laikapstākļi nevarētu būt labāki. Ir zils debesis, nav super augsts, ir sniegs, ir saule. Oh, that's the magic! Esam gana laiku pavadījuši kalnā augšā, tāpēc tagad ir laiks doties apakaļ lejā, lai ieturētu garšīgas un sātīgas pusdienas. Mums atnesa starterīti. Un cik šitas appetizers maksā? 12 eiro. 13. Nu, neteiktu, ka lēti, bet nu normāli. Labu apetīti. Nu, provējiet. Redzies, kas par tupeņu. Tagad dodamies uz veikalu pēc ūdens un dažiem snakiem, un tad jau dosimies uz mājām. Vakarā šeit noteikti ir daudzreiz vairāk cilvēku nekā ir pa dienu. Vakarā, kā jau visur laikam tumsā, ir nedaudz citādāks vaibiņš, un visi iespējams jau no kalna ir nokāpuši lejā, un tad vēlas izbaudīt. Savukārt mēs kāpsim uz kalnu rīt. Esam atgriezušies mājās, un tagad ir tāds vakars čiliņam, galda spēlēm, varbūt kādam vinčikam un aliņam. Un jā, tāds mierīgāks vakars pirms rītdienas fiziskajām aktivitātēm. Esam pabeiguši galda spēles, un ar to arī šodien noslēgsim. Bet rīt braucam slēpot. Sveiki, ir 4. dienas rīts. Mēs šodien braucam slēpot. Tā kā skatieties, kā mums ies. Tu gatavu? Esmu gatava. Mans outfits ir no 2000 izskā, bet šautauts Sarmītei par izručīšanu. Šodien izsaucām mūsu vakardien iepazīto ukraiņu taksistu, un tagad jau dosimies uz kalnu. Esam ieradušies, lai izīrētu sev zābagas, slēpes un visu nepieciešamo, un tūlīt jau sāksim.
vajag atrast drosmīgi nošūkt no kalna pēc šādu notikumu. Jo emocijas, nu nereāli daudz ir. Mīlestība virmo gaisā. Mēs mīlam mīlestību! Sāks satums un tajā tas sākas baigā romantika! Mēs esam uz kalnu bijuši 5,5 stundas. Tagad ir laiks pirmajai kārtīgajai ēdienreizei. Un tad jau mēs atgriezīsimies atpakaļ uz kalnu. Mums atnesa ēdienu, pasies kādu puķītu smuku. Un puiši, kādi ir jums? Traditional pork chop. Very good. Garšīgi. Very good. Pēdējais nobrauciens šodien. Galda diena ir beigusies, Gainērijā forši āķi ir lūpā. Nu reāli krūti, mums ļoti patika. Un tagad ir laiks doties. Galdspēļu vakars turpinās. Jā, Robim ir āķis lūpā ar galdspēli. Par slēpošanu mēs kopā samaksājām 100 eiro uz diviem. Tur ir iekļauts gan pacēlājs, gan inventāra noma. Bet ieteikums no mums ir sagatavojiet skaidru naudu laicīgi, jo tas bankomāts, kas ir blakus inventāra nomai, ņem anormāli liels procents. Nu tā, ka nereāli neizdevīgi sanāk. Tagad mēs esam diezko saguruši, jo ar visu dienu bijusi uz kalnu un ar tādu slodzīti, tāpēc tagad dušās un relaks time. Oi, nu šī diena ir noslēgusies, kā jau visas ir diena pagājusi brīnišķīgi, un nu šodien viņi ir ekstra lielā dopamīna levelē pagājusi, jo ir tik daudz notikumu, sajūtas un piedzīvojumu, un mūsu draugu skaistais notikums, bet tagad ir laiks doties pie miera, jo ir sagurums un ir jāizguļās, jo rītdien atkal ir priekšā gara, interesanta un noteikti iespējām bagāta diena. Ar labu naktī! Labrīt! Esam ieradušies Morskojo oko. Mēs atstāsim pareizo nosaukumu augšā. Priekšā mums ir haiks, cik noprotams, tas ir 2,5 stundas līdz gala mērķim, bet es jau domāju, ka būs nereāli skaisti un tas noteikti būs tā vērts, tā kā laižam. Turien ir iespējams doties arī ar zirga pajūgu. To mēs šoreiz neizmantosim, jo es nezinu cik. Varbūt atpakaļ ceļā. Nezinu gan, man kaut kā žēl tos zirdziņus. Par stāvvietu mēs samaksājām 55 zlotus, kas ir kaut kādi 12 eiro. Ieejas biļete vienam cilvēkam bija 9 zloti, kas ir kaut kādi 2 eiro. Tā kā diezgan normāli. Tas ir visas dienas biļete un visas dienas parkings. Gada laiks neesi sajaucis. Paliek silts ejot kalnā. Jā, ļoti silts. Es arī satuntulējos, bet laikam bišķiņ pa daudz. Esam nogājuši jau daļu no ceļa. Ceļš tiešām ir ļoti skaists, bet tas ir tāds pārgājiena ceļš, jo sanāk visu laiku iet kalnā augšā, tā kā dupsis ir jūtams. Man nav šaubu, ka tas būs tā vērts. Ir nedaudz izaicinoši tālūk. Mums vēl ir palicis 1:15, un mēs jau ejam kādu stundu. Jā. Tagad izskatās, ka iesim iekšā mežā, tā ka varbūt nedaudz pamainīsies. Bet jā, visi gribam to saldo ēdienu beigās, to skatu un to. Jā.
Un pirmā kafejnīca, pirmā vai vienīgā, to mēs vēl nezinām, bet iesim iedzert kādu siltu padzērienu un bišķiņu uzņemt atpakaļ resursus. Pēdējie metri un mēs esam klāt. Ieradušies galamērķi un tad tiešām ir skaisti. Mēs esam lejā, lai mēs tā kā esam zemākā punktā un redzam tos kalnus tāpēc, bet ir reāli bedova. Kalni īstenībā ir viena no tām lietām, kas ir aizkustināt līdz sirds dziļumiem, un es jūtos aizkustināt līdz sirds dziļumiem. Formula 1. Mēs esam nopelnījuši nedaudz iestiprināties ar kaut ko vairāk kā kafiju, tāpēc dosimies uz blakus esošo kafenīti, lai nedaudz palatinātu savus puncīšus un uzņemtu enerģiju atpakaļ ceļam. Labu apetīti! Iespējams viena no skaistākajām pusdienošanas vietām. Sākam atpakaļ ceļu, esam pēduši, padzēruši un nu laiks doties uz leju. Esam finišējuši, esam atgriezusies pie mašīnas. Kopā šajā nacionālajā parkā mēs pavadījām 5,5 stundas. Kopējā noietā distance ir 16,3 km. Pa ceļam redzējām cotton candy debesis, kas bija ļoti skaisti un ļoti baudāmi. Un finišējām, kā jūs redzēt, līdz ar tumsu. Tā kā man gribētos teikt, ka perfect timings. Tagad laižam. Esam atraduši vietiņu, kur pavakariņot. Vietiņa izskatās ļoti jauka. Iesim iekšā, skatīsimies, kas tur labs ir. Labu apetīti! Šādas jaukas nots arī šodien noslēgsim. Priekā! Mēs gājām uz mājām, bet sapratām, ka šitam nevar paiet garām. Tāpēc pēc vakariņām ir pienācis laiks saldajām ēdienām. Šitas iespējams ir lielākais tiramisu, ko mēs ēdīsim. Kūciņa. Jā, rakstīts brownies. Labs, jā. Iespējams viens no labākajiem tiramisu. O, bet ir ļoti labs. Labi ir, draugi. Tagad gan mēs jums teiksim. Tā, tiekamies rītdien. Ko rītdien nesīs, mēs paši joprojām vēl nezinām, bet es domāju, ka būs forši. Bye! Labrīt! Tātad ir pienākusi pēdējā diena un beidzot jums parādīsim mūsu mājiņu. Kā jau redzat, mēs esam kārtīgā mežu ieskāvumā, bet tāpat laikā tas ir 10 minūšu brauciens līdz pašai Zakaponas centram, tā kā lokācija ir ļoti laba. Un mājiņa jums izskatās šādi. Ejam iekšā, parādīsim. Ejam iekšā. Lūk, tad arī mūsu namiņš, dzīvojamā istabā, dīvāniņš, galds, kur mēs aktīvi spēlējam galda spēles.
Ēdam galds arī, kur aktīvi tiek spēlēts galda spēles un kārtīgi ēst. Forši virtuvīgi, leduskapis, viss kā vajag. Šeit vansistaba, tualete, dušiņi, arī var visu izdarīt. Ūdens gan kaut kā ļoti interesanti smaržo. Un, ja var pieminēt vēl kādu mīnusu, tad Wi-Fi ir diezgan ļoti čābīgs. Bet, nu, mēs arī esam mežā, tā kā diezgan saprotami. Un te ir divas guļamistabas. Mūsu draugu. Šeit arī varam redzēt kalnus, kur mēs vakar bijām. Katru kalnu. Protams, viena no foršākajām lietiņām šeit ir kamīns. To mēs kurinājām katru rītu un vakaru, bet siltumam gan strādā šie elektriskie sildītāji. Dodamies savās pirmajās brokastīs, kas būs ārpus mājas. Kaut kā šajā ceļojumā mums tā veiksmīgi iegājās, ka brokastis patiesībā mēs ēdām mājās neplānot, bet beigās bija baigi forši. Nu tad iesim izbaudīt brokastu burvību kādā kafenītē pirms dodamies ceļā. Pulkstens ir bez 10:09. Daudz, kas vēl nav vaļā, bet esam atraduši kaut kādu vietiņu. Jā, te ir viss ļoti garšīgs visās, bet sauc. Tomēr pārsteigums, te ir arī diezgan sakarīgi brokastu ēdienu karte. Un vietiņa arī tāda tīri jauka, gaumīga. Visās jau labi, smaržo arī ļoti labi. Garšīgi! Labu apetīti! Esam pēduši brokastis, sapirkuši suvenīrus sev mīļajiem, protams, arī kaut ko garšīgu sev vedīsim uz mājām. Un plāna maiņa, mēs šausim pa taisno uz mājām, jo mēs esam sailgojušies pēc saviem dzīvnieku bērniem. Un ir jāatstāj vien arī kaut kas, ko apskatīt nākamajai reizei. Tieši tā. Tā kā tā. Tiekās Latvijā. 12 stundas ir aiz muguras, esam kārtīgi vienā rāvienā noblēzuši šo ceļu. Paldies mūsu draugiem par foršu ceļojumu! We did it! Un tagad vēl 5 minūtes uz Rīgai. Atbraucām pie savas skaņu bērnu Vēla, esam mājās. Esam mājās pie savu suņu bērnu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un ar labu naktī!